Каждое пятое тяжелое ДТП в Латвии связано с алкоголем, отмечают в ЦСДД. В преддверии праздника Лига ведомство призывает водителей быть внимательными, вовремя замечать опасные ситуации и не садиться за руль в состоянии опьянения. Именно поэтому запущена кампания «Празднуем, отсыпаемся», цель которой напомнить о важности трезвого вождения в праздничный период. Droši vien, ka svētkos ir tā, ka cilvēkiem tās bremzes bieži vien netur. Pat cilvēki, kas varbūt nedzer tik bieži, bet tad, kad ir īpaši tik nozīmīgi svētki, tik jautri svētki, kā Līgo svētki, kas ir latviešu tautai, tad reizēm visa šī noskaņa, gan daba, draugi, mūzika, tas viss liek aizmirsties par dzīves problēmām, un tad arī tiek iedzerts vairāk. Un pats sliktākais, ka tajā brīdī cilvēks zaudē šo izpratni par to, ka braukšana pie stūres ir bīstama. Ja? Согласно данным ЦСДД, из 464 тяжелых ДТП, изученных в этом году, в 98 случаях одним из факторов стал алкоголь. Sekas ir īstenībā briesmīgas, jo tiešām ir tā, ka, ja mēs skatāmies, ar ko te kombinējas tā braukšana dzērumā, tad viņi kombinējas arī ar ātruma pārsniegumiem. Un līdz ar to, jo lielāks ātrums, jo lielāka kinētiskā enerģija, jo arī tas trieciens ir lielāks. Nu, un visam pa virsmu vēl, tad, kad cilvēks ir salietojies, tad viņš arī nesprādzējas изрādās. Трезвыми должны быть не только водители автомобилей, но и других транспортных средств. За первые 5 месяцев этого года были задержаны 336 велосипедистов и 57 водителей электросамокатов. Они были пьяны. Про безопасность на дорогах должны помнить не только водители, но и пассажиры. Никогда не садитесь в машину к водителю, который до этого выпил алкоголь. А еще лучше постарайтесь его остановить, отговорить и не допустить его поездку. Nu, pats laikā apsēstos pie stūres. Tas vislabākais. Es tā domāju, nē, man ir pieredze jau. Es diezgan vecs un es zinu, ar ko tas var beigties. Pirmkārt, nemaz nekāpt mašīnā iekšā, kura būtu šofers piedzēris. Tā kā novēlu visiem Līgos svētkus priecīgus un braukt nedzērušiem skaidrā pie stūres. Domāju, ka labāk vispār nedzert. Ja grib sēsties pie stūres, jo aiz viena būs otrs un trešais, pateikt, ka viņam nekur nav jābrauc un iespēja robežās, ja tas būs iespējams atņemt atslēgas. Jāatcerās, ka ja tavs šoferis brauc dzēramā, viņam ir vienalga par tavu drošību. Ja viņš ir izvēlējies riskēt arī ar tavu dzīvību. Diemžēl šeit mēs nonākam pie tās pašas situācijas, kas nereti ir arī ar neziņošanu, kad es neesmu mašīnā, kad ir nērti pateikt nē. Kā es savam draugam vai radiniekam pateikšu, es negribu ar tevi braukt, tu esi piedzēries. Mums ir jāpārkāp tam pāri, un tas, ko es jau pieminēju iepriekš. Atcerieties, šī te nepatīkamā sajūta pateikt nē, tu esi piedzēries, es negribu, ka tu brauc vai es nebraukšu ar tevi kopā, ir daudz patīkamāk nekā iešana uz bērēm. По данным полиции, в 2025 году в Латвии было начато в общей сложности 2727 процессов за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Из них 1960 уголовные дела за вождение с уровнем алкоголя свыше 1,5 промилле и 767 административные дела за менее тяжелое опьянение до 1,5 промилле. Екатерина Жидренко, Мартин Шавуц, ЛСМ.